First dance in the final, slow waltz. Pirmā fināla dēļ lēnais valsis. Kirill Pavlov, Olga Sherbina. Second in Rising Star German Open this August. Un latvieši ar 26. Marts Punīšs, Dana Jākapsone. Čehi, Korničeks, Grišenko 28. Ukrainians, Roman Gerbey, Vera Bondareva, 33rd number. Astoņpadsmitais, 18, Latviens, Trejs Krivošejeva. Redzam, nomainījus kleitu uz finālu, no melnas uz sarkanu. Tā bieži pārdara. Standardēs nedaudz spēcīgāks Trejam Krivošejevai, centīsies pēc iespējas augstāku vietu izcīnīt standardē programmā. Eighth position in the semi-final for Germans, Vadim Lehman, Maria Vakhnina. Ninth, Kazakhstan, Vladimir Kravchenko, Aigarim Toktorova. And Danish, Marius Muresan, Katrin Nissen finished in the 10th position. 11th, Lithuanians, Feinshil Belousova. And 12th, the Russians, Pleshkov Kulbeda. But now, we will witness the second dance of the standard set 11, and it is the tango. Nākamā fināla dēļ tango. Interesants ritms, nedaudz pēc ča-ča-čā izklausās. Ukrainians, who are stronger, much stronger in Latin. Čehi ar 28. bijusi ekrānos. Vienīgais pāris, kurš bijis pusfinālos pasaules čempionātā U21 standartā un Latvijas dejās, un likumsakarīgi ir finālā 10 dejās. Russians, Pavlov, Sherbina. They were bronze medalists, World Championship under 21. In standard dances, 4 Russian couples were in the final in the World Championship under 21, but in 10 dance, only one. Two dances completed in the final, and it means together it's a 4th round, and it means 32 dances behind. If we compare with athletics, with 700 or 800 meters run, so it means those dancers have run 32 times 800 meters. Very impressive. Ja mēs salīdzinām ar vieglatlētiku, tad viena deja atbilst aptuveni 700–800 metru skrējienam. Šī ir 4. tūre, jeb kārta, un viņi iepriekšējās kārtās nodēja 30 dejas, un finālā jau 2 nodējas kopā 32 dejas, tātad 32 800 metru skrējieni. Ukraiņi, Gerbejs, Bondareva. Pasaules čempionāta pusfinālisti amatieriem Latvijas dejās. Redzam, diezgan pieklājīgi
arī standartēs un ir finālā un cīnīsies par godalgoto trīnieku. Jā, viņi ir bijuši Eiropas čempionātā pirms dažiem gadiem trešie. Šerbiņš no Krievijas ar 43. numuru, spēcīgākais standarta pāris šajā finālā. Un nebrīnīsimies, ja viņi būs pirmie standartējās. Viņi var pacīnīties ne tikai par trīnieku, bet arī par uzvaru. Bet tad viņiem ļoti labi jānodejo ir Latviju Amerikas dēļas. Reiz Krivošējev pabeidz Vīnes valsi. Vēl divas standartējas paliekot, two standard dances remaining to dance in the final. Attendance is most unpredictable of all programs, and to win you must be good in both programs. Italians, Esposito Kostenko is number 7. They didn't dance in the World Championship under 21 standard, but they danced in Latin and finished in 15th. So quite good achievement for Italians to be in final attendance. Four dances completed and only one remaining from the standard dances. That will be the quick step. Tad 4 reizes nodejots. Finālā vēl vien paliek quick steps. Attention to the finalists of the Rising Star Standard. Please stand by for those and the judges. We will begin the final after the quick step. Uдар, è standard passage della finale. Quick steps, Loser. Rising Star final, please. Rising Star final, please. Jā, skatītāji arī saprot, ka dejotāji atdevuši daudz spēkus un uzplaudē viņiem skaļāk nedaudz kā citās dejās. Puniņš Jākapsone
Latvijas champion. Latvian champions Puniņš Jākapsone was 26. Latvijas čempionātā Puniņš Jākapsone bija finālā 5. standartē programmā tieši aiz kāļa treja Anastasijas Krivošejevas. Tad abiem pāriem diezgan līdzīgi, gan standarts, gan Latviņamerikas trejas. Un nepavēlta viņi cīnās līdzvērtīgi 10. Marta Cerdānu Eiropas čempionātā 10. bija 8. bet Kālis ar Anastasiju pasaules čempionātā bija tieši tajā pašā 8. vietā. Jā, uz Eiropu. Pirmā no Latviņamerikas dejām Samba. First dance from the Latin. Samba. Trejas Krivošejeva jūsu ekrānos. Redzam arī Latviņamerikas dejās Krivošejevai sarkana kleita. Puniņš Jākapsone from Latvia. Finalist of the Latvian Championship in Latin. And Latvian champions in 10 dance. Silver medalists from Latvian Championship, Trejas Krivošejeva. They live and train in Russia. Anastasia is from Russia, and they started to dance together in 2010. Kopš 2010. gada Trejas ar Krivošejevu dejo kopā un pārstāv Latviju, bet dzīvo un trenējas Krievijā. Italians, Esposito Kostenko with number 7. Hornicek Grishenko on your screen, just finished Samba. One of the strong couples from Georgia, Burchaladze Kozma, also took part in today's competition, but they withdraw in a quarter-final stage. Tad spēcīgs pāris no Grūzijas Burchaladze Kozma arī startēja fināla pretendenti, bet kaut kas notika viņiem. Un ceturtdaļfinālā viņi izstājās. Tas jau par labu nāk mūsējiem. Divi pāri ir finālā, bet arī bez tā noteikti viņi būtu tikuši šajā izšķirošajā kārtā. Jo tiešām rāda lielisku sniegumu. Gan Trejas Krivošejeva, gan Puniņš Jākapsone. Hornicek Grishenko with 28. In the youth, they were last year in the in a semi-final. And this year, first year for them in amateurs and first major final. We can see that level in Latin for the couples are higher, as I told you. And the Latin will decide who will be the winner, who will be the silver medalist, and who will be the bronze medalist
and with 33 Ukrainians and 43 Russians. Jā, šogad pirmo reizi ieviests pasaules čempionāts U21 grupai. Tāda nedaudz eksperimentālā kārtā, bet daudz speciālisti atzīst, ka ļoti veiksmīgi un noteikti arī nākošajā gadā tiks turpināts. Tas tiešām veicina jauniešu pāris, kas pirmo gadu pāriet pieaugušajos, turpināt, jo uzreiz pieaugušos ir grūti izsisties augšgalā. Un tieši šī U21 grupa ir tāds starposms, kur viņi var sev apliecināt, noticēt saviem spēkiem un turpināt trenēties un startēt. Jā, Latvijā, diemžēl, tā tendence, ka daudzi pāriet pieaugušos, nodiet 1, 2, 3 sezonas un tad pārsvarā beidz. Ukrainians Gerbei Bondareva, strongest Latin couple in this field. World Championship semi-finalist, 9th place in Austrian capital, Vienna. Last year, they danced in Riga in European Cup 10 dance, Ukrainians, and finished in the 3rd place. And they will hope for the top 3 also here tonight. Finalists of European Cup this year, Punic Jakobsone. And the 3rd Czech 10 dance couple, Hornice Grishenko. There's one country has been represented in all 3 finals for the World Championship Under 21, and it's Russia. Two Russians were in the final in the Latin World Championship Under 21, 4 Russians in a standard, and 1 Russian couple in 10 dance. Ukrainians Gerbei Bondareva was in the final in the 4th place Under 21 World Championship in Latin. Tātad viena valsts, kura pārstāvēta visos 3 pasaules čempionātu U21 finālos, gan standartā, gan Latvijas dejās, gan arī 10 dejās, ir Krievija. Un ļoti patīkami, ka pirmo reizi arī Latvija, turklāt vēl ar veseliem 2 pāriem. And the Russians, Paulo Sherbina, very strong in standard, but looking not bad also in Latin. They were favorites coming into the final in the leading position. Actually, the 3rd Latin competition. Only in autumn they decided to dance 10 dance. Krievijas pāris 43. numuru, stabils līderis standardējās. Diezgan labi dejo arī Latvijas dejas. Pēc labiem rezultātiem standardējās viņi izlēma, ka tomēr grib startēt arī 10 dejās un pievērsās nopietnāk arī Latvijas deju programmai. Līdz ar to priekšpēdējā deja 39. šajā dienā, ko šie dejotāji dejojuši, nodejota, un vēl viena viņiem paliek.
39 dances behind of these dancers, but only one left, and that is jive. That could be crucial, that could be decisive. Quite often, in a final of 10 dance, couples having equal points, and then not only each dance is counted, but also the mark of each judge in each dance is counted. Jā, bieži vien dažiem pāriem pasaules čempionātos tieši 10. programmā ir vienāds punktu skaits un ļoti izšķiroši varbūt katra dēja un katra tiesneša atzīme. Skatītāji uzgabalē uzplaudē noslēdzošai dējai pasaules čempionātā U21. The last dance for the World Championship under 21. Jā, šis pirmais pasaules čempionāts U21, jo šogad pirmais gads kopš tāds ir ieviests. Itāļi ar 7. numuru. Ukraiņi ar 33. Ukrainians, Gerbej Bondareva. Looks very confident in Latin. The Russians, Pavlov, Sherbina. Third in a standard. Will be third or higher in 10 dance. We will see after the jive. Latvijas pāris Treis Krivošejeva ar 18. Treis Krivošejeva, 18th, was on your screen. 8th place in a World Championship, 10 dance. And so the final for the World Championship under 21 is over. Tātad pasaules čempionāta 21 10. fināls ir noslēdzies.